Šodien jautājumu un atbilžu sadaļā es vēlos atbildēt uz jautājumu, ko es saņēmu Instagramā. Ko darīt, ja prāts ir satraucies, trako par nākotni un rada ļoti, ļoti daudz stresa? Es parādīšu metodīti, kas man bieži strādā un ļoti palīdz tikt galā ar nākotnes satraukumiem. Tā kā iesim paķert veco labo papīru un pildspalvu. Tātad pirmkārt, galvenais ir atcerēties to, ka īstenībā mūsu smadzenes nav radītas, lai rūpētos par mūsu laimi un labklājību. To galvenais uzdevums ir nodrošināt mūsu izdzīvošanu. Pat ja mēs nejūtamies labi, galvenais, ka esam dzīvi un knapi izdzīvojuši. Tas ir smadzeņu galvenais uzdevums. Tad pirmais, ko man patīk darīt, ir iedot smadzenēm to, ko viņām vajag. Tas būtu izdzīvošanas plāns. Šis, protams, nebūs tas, uz kā tu būvēsi savu dzīvi un centīsies tā dzīvot, bet šis būs tiešām, kā teicu, izdzīvošanas plāns. Paši pamatiņi, kas ir nepieciešami. Tad pirmais būtu paņemt lietas, uzrakstīt lietas, ko vajag, lai izdzīvotu. Bet šeit ļoti strikti paskaties, ko tev tiešām vajag, lai izdzīvotu. Piemēram, tas būs ūdens, ēdiens, apģērbs, mājvieta, kur uzturēties. Un atkarīgs no tā, cik liela ir tava šī trauksme par nākotni un satraukums, var apstāties arī pie šādām tiešām tām pamatlietām, vai arī vēl pievienot, ko mūsdienās ļoti vajag, bet tehniski, teorētiski varētu vēl arī izdzīvot bez, piemēram, telefons, ja, un tādas lietas. Bet šeit vēlams ir neierakstīt atkarības vai lietas, kas tev vienkārši patīk, hobiji, bez kurām tu tehniski varētu tiešām arī izdzīvot. Tad nākošais būtu uzrakstīt, cik daudz un cik bieži šīs lietas tev ir vajadzīgas. Piemēram, ūdens man tas būtu apmēram 1,5 litri dienā. Ēdienas es varētu izdzīvot ar 2 maltītēm dienā. Apģērbu šobrīd nevajag pirkt, tad es teiktu, pēc kādā varbūt pusgada, 3 mēnešiem tur var paskatīties. Mājvietu, protams, vajag katru dienu. Un tad pēc tam pieraksta klāt, cik apmēram izmaksātu šis, piemēram, ūdens, ja es pērku, teiksim, pudelēs vai kaut kur, man bišķiņ slinkums rēķināt, bet, paņemsim kaut kādu vienkārši cipariņu, piemēram. Teiksim, 10 eiro mēnesī. Pieņemot vēl, ka tur dzer vāru no krāna un tam līdzīgi. Ja. Maltītes ēdienam man patīk ierēķināt, kaut kādus minimums 100 eiro. Tad mājvieta dzīvoklis tur ir atkarīgs, kāda kuram ir situācija. Es, piemēram, dzīvoju atsevišķi no ģimenes un maksāju visus rēķinus, ja, tad tur arī ir komunālajiem, tur sanāk kādi 300-400 eiro. Tad, protams, tālāk tad tur telefons, kāds kuram tarifs. Es nerakstīšu visu, ko man vajag tiešām un cik tas tiešām maksā. To es daru tad, kad man gribās sastādīt savu mēnešu finanšu plānu. Bet, tā apmēram sarēķināsim, pieņemsim, ka, 410 eiro. Tas tā, protams, nereālisks skaitlīts, bet, tā piemēram tikai. Tad pēc tam pieraksti veidus, kā tu iegūsi sliktākajā gadījumā šīs lietas. Šeit, protams, var arī pierakstīt arī to, ja tev ir darbs, tad tas ir alga, ja, bet tā kā šis ir tikai izdzīvošanai un cerams arī, ka kaut ko no šī nevajadzēs nekad izmantot, bet šeit arī raksti tādas lietas, kur tu noliec savu
pašlepnumu malā un, piemēram, vissliktākajā gadījumā tev vajag paēst, nav kur, ja tu aizej uz ielas, palūdz cilvēkiem, ja, kā ubagi, citi jau tik veiksmīgi to dara, ka viņi nemeklē citus veidus. Var sakot, ubagošana, viens piemēriņš, tad, protams, palūgt vecākiem, ja, kaut ko no draugiem aizņemties un tam līdzīgas lietas. Var sakot, sarakstu vairākus piemēriņus, kur tu vai kā normāli, ja tu dzīvo, viss ir kārtībā, vai kad tiešām visi striķi lūst un tu esi bezizējas situācijā, tad var sakot, šis parādīs tavam prātam, kas satraucās par to, kā nākotni varēs nodrošināt, ka tev vienmēr ir kaut kāds plāns, kā nodrošināt šīs pamatvajadzības. Tad tālāk. Man patīk veikt finanšu plānu. Es parasti to daru reizi mēnesī, bet šis ir tāds, ko darīt, ja ir šī trauksme uzradusies, tad šeit mēs ierakstam to, piemēram, ko es plānoju darīt. Es gribu strādāt vienā darbā. Protams, ir cilvēki, kurš strādā 2 un 3, bet man pietiks ar vienu. Un tad piemēriņam paņemsim, cik tādā mazā Latvijas aldziņā, teiksim, 800 eiro uz rokas saņemšiem. Tad no šīs algas 800 eiro es atņemu tos pamatizdevumus, kas mūsu piemēriņā bija 410, tātad mums paliek 390 eiro brīvā naudiņa. Tad, lai nebūtu viss tikai drūmi un tā knapi izdzīvot kaut kā, pievienosim arī mazliet plānus par maniem sapņiem un mērķiem. Tas ir tā ekstra, ja. Piemēram, man ir sapnis kādreiz nopirkt mazu mājiņu, ja. Tas gan ir tāds tālāks nākotnes plāns, var arī tāds mazāks, piemēram, ikmēneša šos sapnīšus, mērķīšus vai hobijus, bet ņemsim kā piemēriņu šito mājiņu. Tad es paskatos, man ir 390 tā kā brīvā naudiņa, ja, mūsu piemērā. Man patīk tā kā kādus 200 eiro atlikt neparedzētiem izdevumiem, un ja kaut ko, tā kā brīdī gribās tomēr patērēties vai kaut ko ir nepieciešams, tad atliekam 200 un mums paliek 190 eiro brīvā naudiņa. To tad var izdomāt, kā tur, piemēram, vienkārši krāt, ietaupīt vai kaut kur ieguldīt, lai varētu tad dabūt gala rezultātā šo mājiņu. Tas tāds ļoti, ļoti primitīvs piemēriņš, ja? Bet šādā veidā tā kā plānot to. Un šim plānam ir jābūt tādam, uz šo paskatoties, tavs prāts saprot, ka vispār tik traki nebūs, lai arī kas notikt, jo ir tā kā plāns, kā tomēr pamat vajadzības nodrošināt un viss būs kārtībā. Un tad vēl pēdējais, ja ne pat vissvarīgākais ieteikums un uzdevums ir izvēlēties savu relaksēšanās metodi. Tā būs vai kāda meditācijas praksa, kas tev ļoti, ļoti patīk, vai kāds hobijs, ko var pat jebkurš visnabadzīgākais vai neveiksmīgākais cilvēks varētu izbaudīt. Kaut ko, kur nevajag daudz naudas un kas palīdzētu tiešām relaksēties. Tas būs tavs emocionālais labākais draugs, ko tu izmantosi katru reizi, kad tu jutīsi, ka sāk rasties šis satraukums un trauksme par nākotni, par nezināmo, kas būs un kā nodrošinās, kur nopelnīs naudiņu. Tā kā jā, šie ir mani ieteikumi, pamēģini, man tie ļoti palīdz un es taisu šādu tā kā mazliet citādāku, bet līdzīgu plāniņu katru mēnesi, lai redzētu, sekot līdz savām finansēm, un tas tiešām ļoti palīdz nomierināt prātu un satraukumu par nākotni.